paudze. Šai nedēļā aizdomājos par to, cik svarīgi mums ir atcerēties, domāt par to, ka tas darbs, ko tu esi iesācis, ir nododams tālāk. Ja tu esi sācis sadīt zeķi vai kāds to pussadītu var turpināt. Šis man daudz ko lika domāt, un, protams, tur aiziet uzreiz pārdomas par savu realitāti un savu vietu, ko es mantoju. Ko es mantoju no iepriekšējās paudzes, ko es mantoju no saviem vecākiem, ko es mantoju no sabiedrības. Un, protams, primārais jau ir ģimenē, vai ne, ko es mantoju no vecākiem. Un šeit es saprotu, lai tu pilntiesīgi varētu atspērties vai satvert tās lietas, ko nodod tev ģimene, ko nodod tev vecāki, ir pirmkārt viņus godāt. Nevis godāt supersterilos, perfektos vecākus, nevis godāt nevainojamos vecākus, ne? Bet vienkārši vecākus. Un tas var nozīmēt, kad viņi ir ceļā, ka viņi strādā pie lietām, ka viņi attīstās vai neattīstās, tas ir viņu ziņā. Bet dienas beigās, ja tu godā savus vecākus, lai kādi viņi nebūtu, tev jau ir atspērienu punkts. Vai dažreiz ir negatīvs punkts, nekad ir nevis atspērienu, bet klupiena punkts. Tādiem žēl arī gadās, ne līdz 3. paudzei var notikt tā. Un tad ir labi apzināties, ka tu vari būt tā nultā, tā batuta paudze, no kurienes vairs neturpinās kādas lietas, no kurienes tavā tālākā dzimta var atspērties. Un, lai to realizētu, es redzu bez vārda, bez Kristus, bez šīs garīgās morāles un stājas un brieduma, tas nav izdarāms. Tu bez tiem bībeliskiem principiem un bez Kristus īstenībā. Jo principi ir laba lieta, bet bez Kristus jau kam tad tas viss vajadzīgs? Kam vajadzīgs, ko tu tur veltīji nopūlies un ņemies un krāji, ja beigās tu to visu izskaisi. Un tad, protams, ir sabiedrības mantojums. Un Latvijā mēs redzam tikai tās padomju mantojumu sekas. Tās kultūras lietas, viņas tikai pēc laika nāk ārā. Līdzīgi kā ar bērniem, ne, mēs varam mācīt lūdzu, paldies un tā tālāk, un mājās liekas nebeidzamais stāsts, un liekas, ka pret sienu tu to dari, un tad aizējot ciemos vai veikalā vai kur pēkšņi tu dzirdi, wow, tas ir mans bērns, jā, paldies, veiksmi darbā, un viss šī tā garā. Un tad tu redzi, ka tas tādā mikroveidā, un tad ir makro mūsu sabiedrībā. Kad vīriešu trūkums un piemēru trūkums un viss tas tā drāza, un kas nāk līdzi. Un jā, tas viss beigās mūs noved tai vietā, kur mēs esam. Un citās valstīs ir foršāk, ir sabiedrības jau tā kultūra, tā vide palīdz tev jau labu batutiņu sagatavot. Un turpretīm Latvijā man ir tā pārliecība, ja Latvijā kaut kas strādā, misijas ziņā, biznesa ziņā, vienalga kaut kas uz vērtību veidošanas ziņā,
tad tas jebkur pasaulē strādās. Labi, tas tā pārāk skaļi varbūt teiks, bet, lielā mērā es domāju, ka jā. Vēl latvieši daudz, kur ir tā kā, cieņā, darbīgi latvieši, ne jau. Kas saucās par latvietu, bet nav saturs, ne? Līdzīgi kā ticīgi, viņš jau var saukties kaut Rūmas pāvests, bet ja tur nav, labi, Rūmas pāvests nav labs piemērs, bet labi, ticīgais viņš jau var saukties, kā viņš negrib, bet ja tas saturs nav, tad jau tas tāds ļauna darītājs beigās, ne? Un, jā, tad cik grūti īstenībā atzināties, ka tu esi tā nultā paudze, batuta paudze, un manā dzimtā es redzu, kad ir ticīgie bijuši, bet es nedzirdu, ka vīri ir bijuši ticīgi, ir sievas bijuši, un es ticu, ka viņu lūkšana rezultātā es varu ticēt, omas, vecvec mammas sanāk lūkšanu rezultāts. Jā, arī bija kontakts un iespēja, un viņas liecība ar savu bībeli, makaroniem un C vitamīniem. Bet nebija vīri, kur nes Kristus vārdu, kas iet šo uzvaras gājienu, kam ir izaicinājumi problēmas. Un arī nav bijusi misija, kas ir jāpārņem. Ir bijis mežonīgi darba kultūra un tāds darbaholisms, bet nav bijusi tāda misija, vismaz cik man zināms, ko var padot tālāk, ko var nest tālāk. Un tas viss beigās aizved uz to, man domāt, kā neatkarīgi, kā man dzīvē iet, vēl apzinoties, ka tu esi tā nultā paudze, un vēl visādas peripētīs var notikt, un šobrīd jau ir visādi procesi, kas vairo sirmos matus, teiksim tā. un ir nemieru uzplūdi, bet pār visam, kad tu vari norimt Kristu, kad vērst savu fokusu uz Kristu un domāt par šīm lietām, par mūžības vērtībām, kā tās ieviest, kā to, ko Dievs līdz sirdī, kā tās lietas aiznest. Un jā, varbūt ir jāatjaunojas konkrētā situācijā, kā kaut ko var šobrīd izdabūt un realizēt. Un tādā veidā jau kustināt tās lietas neatkarīgi, kur tu esi. Kāpēc es to dalos? Tāpēc, kad mums citreiz tiem eiropiešiem, latviešiem, ja jau es visu nevaru mainīt vai realizēt, tad jau nav jēgas. Nē, ir jēga vismaz šito izdara, vismaz šitam pasaki, vismaz šito paaicinu uz vakariņā, vismaz, apstājas uz ceļu, novāc to baļķu no ceļa. Vismaz vienu lietiņu izdara. Un tā viena lietiņa citreiz kā kāšu namiņš, viņa vienu kārtu apakšā izvalkot, sabrūk viss. Tas mūris, tā lieta. Tad es gribu iedrošināt, esi uzticams pār mazumiņu, vai ne? Esi tā nultā, slavu Dievam, ja tev nav jābūt nultai paudzei, ka tev jau ir aizmugurē batuti, uz kuriem tu var palikties gan finansiāli, gan garīgi, gan dvēseliski, ka tu māki sevi skenēt, ka tu zini, ka tevi vajag uzraudzīt un kad vājuma pazīme nav, ka tu prasi palīdzību, bet tieši pretēji, jo jaudīgāks esi, jo vairāk tu prasi palīdzību, vairāk tev ir palīga, ne? Un tāpat arī finansiāli, tas, ka tev daudz ir, tas nenozīmē, ka tev daudz vajag, ne? Ka iemācīties to veselīgo finansu pārvaldīšanu, kad nevis bagāts ir tas, kam daudz ir, bet kam maz vajag. Tā ir liela atslēga. Tā kā es svētīts un es ceru, ka kaut kas tev garšīgs šai visā. Un, ja vajag, es tā nultā paudze. Un svarīgi to apzināties. Šalom.